Te es nolasīšu vienu stāstiņu īsu no manas sacerējuma grāmatas, kas saucās Domraksti. Izstāde mežā. Te būs viena latviešu kuratoru ideja par brīvdabas mākslas izstādi kādā Latvijas nostūrī. Kāpēc nostūrī? Tas kļūs skaidrāks, izlasot šo izstādes projektu. Izstādi ir iecerēts izveidot kādā mežainā Latvijas apvidū, pēc iespējas tālāk no apdzīvotām vietām, kādā 10 kvadrātkilometru platībā. Lai tur nokļūt, būtu jāņem kāds autobus no Rīgas autostacijas uz zināmu rajonu centru, un no turienes jādodas tālāk kādu nelielu, 2 reizes nedēļā kursējošu vietējo autobusu, kurš pēc pāris stundas braukšanas novest izstādes apmeklētāju līdz pieturai Priedulāģi, kur būtu jāizkāpj kopā ar dažiem seņotājiem. Šī brīvdabas izstāde ar nodomu veidot bez plakāta, bez katalogu un bez ceļu norādēm. Turklāt izstāde netiek nekur reklamēta, ne avīzēs, ne radio paraides, par to varētu nejauši dzirdēt bārā Bolderāja. Uz to gan varētu ierasties augstus gumijas zābakus apāvuši kāds pāris labi informēta mākslas vēsturnieku. Pēc kuratora idejas nedaudzie mākslas darbi, eļļas, gleznas un varbūt dažas skulptūras tiktu izstādītas mežā bez jebkādas nopietnas sistēmas, nejaušās vietās gan lielā attālumā cits no cita. Tādēļ, lai skatītājiem dod iespēju iekšēji pārdzīvot redzēto mākslas darbu, pilnīgs pretstats muzejam, kur skatītājs tiek spiests tūlīt skatīt nākamo darbu. Pirms vēl ir nākamo darbu pirms vēl ir pārdzīvojis iepriekšējā. Attālums starp eksponātiem varētu būt tik lieli, ka apmeklētājs nevarētu apskatīt visus, un dažreiz pat neredzēt nevienu, un pat nenojaust, ka ir izstaigājis izstādi. Kaut gan kādā vietā ir bijis tikai 10 vai 12 metru attālu no Rubens vai Veleskeza gleznas. Jāpiemina, ka šajā izstādīti tikai pasaules mākslas šedevri. Iespējams, ka Miro gleznu neredzēs neviens cilvēks, bet ja kāds iemaldījies ceļnieks tai nejauši uzskries virsū, tad viņš pēc izstādes organizētāju viedokļa saņems gandrīz vai dievišķu pārdzīvojumu. Ļoti iespējams, ka šī izstāde varētu Latvijā paiet garām nepamanīt, bet varam iedomāties, kādu troksni tās atcelt Ņujorkā vai Londonā, ja šajā izstādē pilnīgi nejauši būtu ieklīdis un to aprakstījis kāds franču konisērs. Par frančiem. Man pirms 6 gadiem piedalījās Elefantu projektā. Un tikmēr projekta vadītājs jau kļuvis par apsargu muzejā. Jā. Viņš bija saskaitījis ziloņus, cik te laikā bija 1066 ziloņi pirms 6 gadiem. Un tik pasaules prominentākie mākslinieki arī tika uzaicināti priekš kataloga. Tagad viņam nav naudas katalogam, bet viņi atsūtīja franču kurators uz 3 A4 lapām. Jā. Frančiem tā ir profesija. Tā ir tā kā ēce uz mākslinieka miesas. Tikai labprātīgi viņa, paldies Dievam, nav saindēta. Ko darītu kuratori bez māksliniekiem? Ietu makšķerēt, blitkot. Jā. Strādātu Rīmī vai Lidlā vai Maksimā. Jā. Jā. Tevi apmierināja tas diskurss par tiem pāriem? Ne pārāk. Es saku, ka jūs abi esat tik viltīgi, ka jūs ļoti diplomātiski izvairīties no tādām slidenām tēmām, bet labi, lai tā būtu. Tur ir jāskatās vizuālais materiāls, ko meistars ir uztaisījis. Mēs viņu droši varam saukt par meistaru. Meistari,
Jā. Man ir tas gods paspiest jūsu roku. Paldies, meistar. Tikai nāvi mūs vienos vēl ciešā. Jā, tieši tā. Jā. Nu jā, par tām idejām, par tām lietām, par tām sajūtām, ka vieglāk ir izlikt zīmējumā, ja? Nu kā, zīmējumā ir arī, kaut ko var, kaut ko nevar. Zīmējumā jau ir arī, zinām, aprobežotība. Kaut ko izlikt var romānā, vai ne, ja tev ir talants. Ja tu spēj uzrakstīt ja tu vari uzlikt kādu traktātu vai kaut ko filozofiskā darbā, var kaut ko. Bet tā es nezinu. Pēc tā zīmējuma paliek vieglāk, teiksim, tad uzzīmē kaut ko tādu savu sajūtu. Pēc seksa paliek vieglāk, pēc zīmējuma jau kas tur vieglāk paliek. Nu jā, tas nākošā ideja jau ir iekritusi galvā un jāsteidz fiksi pieskicēt, lai neaizmirstās. Paklausies ļoti īsti 5 rindiņas. Labi, Man jau jā. daži ir tikai 2 rindiņas. Ļoti labi. Nav ilgi jālasa. Paklausies šito. Skaņas saucās, šis īsais darbiņš saucās Skaņas. Lielceļa malā dzīvojot, vieglo mašīnu riepu šņākoņa pret asfaltu kopā ar vienmērīgo motoru dūkoņu izsauc mūsos to pašu nomierinošo sajūtu, ko vasarniekam rada jūras viļņu šalkoņa. Atļausimies tam vēl pievienot suņu reis un vientuļa āmura klaudzienu stāvuma. Ja? Tev būs ko lasīt. Tā nav tukša grāmata. Tā kā tu aizēji mājās un to var ātri izlasīt. Cik tad te ko lasīt? Nav daudz ko. Pa 2 stundām pusi ir angļu valodā. Un ar lieliem burtiem rakstīts. Tā kā ātrai lasīšanai tas viss ir domāts. Tagad tev pusi angliski, pusi latviski. Jā. Un šo tur pa zīmēm. Te tāds zīmēm arī ir visādi. Jāpaskatās, vai man ir vēl kāds 2 rindu stāstiņš. Man ir 2 rindu stāstiņi arī. Jā. Man patīk lakoniskas lietas, jo bieži vien īsā... Te ir tāds. Saucās Zvanīja no Saldus. Jā. Zvanīja no Saldus un slikti varēja dzirdēt, kamēr es iedomājos, ka Saldus ir aiz kalniem un aiz druvām, un tad varēja labāk dzirdēt. Viņas mati atgādināja nobeicētu finieri. Tas viss. Nobeicētu finieri. Viņas mati atgādināja. Tas man, pēdējo laiku atcerēja. Es jau agrāk nebija, tagad man kaut kur es attaisu vaļā to, kā to sauc, to Google, jeb kas tur latviski rakstīts, kad mākslinieks un rakstnieks. Es domāju, rakstnieks, man tā jocīgi paliek, rakstnieks. Domātājs, pat ir domātājs. Rakstnieks jau ir tas, kas ar to maizīti pelna. Jā. Tu jau neko nepelni, tev jau viss tikai... Nu jā. Tā viņš ir? Un ko tur var darīt? Tā viņš ir, neko nevar darīt. Nevar grozīt. Kas ir jau noticis kā fakts, atpakaļ ceļa nav. Un tā viņš vienmēr būs, un tur neko nevar grozīt. Tur nevar grozīt, jā, ka pienāk vecums, un dzīvojam, un nomirstam, un tā atkal no jauna, un tā vienmēr. Un tā vienmēr. Nu, ko mēs novēlēsim skatītājiem, ko tu gribētu novēlēt mūsu, ne tikai mākslas, bet visiem, ne tikai letiņiem, bet visiem tiem, kas dzīvo Latvijā. Jo gribam mēs savu nacionālismu pastāvēt vai ne, tik un tā mēs pastāvam daudzu nāciju bastardi. Redz, ko es gribētu no visas sirds novēlēt saules mūžu Latvijai. Visā nopietnībā. Es arī piekrītu par to pašu. Visā nopietnībā. Tā dēļ jau mēs arī strādājam, lai to kaut vai mazu, kaut vai ja viens cilvēks atnāk uz izstādi un viņam kāds plakāts iekrīt galvā, mūsu misija ir izpildīta. Jā. Un es atkal ceru redzēt plakātus uz ielām, ne tikai komerci un reklāmas, bet arī sociāli aktīvus plakātus. Tam visam ir priekšnoteikums, tikai gribēšana vajadzīga.
Redz, ja tā runā vēl pavisam nopietni, tad man jau ir tāds, kā lai to saka, tāds nekaunīgas domas. Es domāju tā. Es atceros, kad es lasīju balto grāmatu Jaunsudrabīņu, jā. Nevis lasīju, skatījos, tur bildītas arī. Jā. Un tur bija tādas bildītas, kas mani kā bērnu paņēma pie dziesmas, pa īstam, vai ne? Kā man patīk tā lāda, nepareiz perspektīva, ja tu atceries, ko es runāju, attaisīt iekšā bildītas, un vai ne? Un tur bija tādas lietas, un redz, es ļoti būtu laimīgs tajā saulē, ja kāds latviešu bērns izjustu manas grāmatas, jeb kādu manu zīmējumu, tā kā es to izjūtu. Skaisti. Nu ko, satiksimies. Tu tikko gribēji kaut ko teikt. Satiksimies tur augšā. Olimpā. Olimpā. Jā. Sienāžas izsina, mākoņi iet, turi savam sunim muti ciet. Es domāju, ka to arī beigsim. Imants Ziedoņa vārdi, lai suņi rej, suņiem mutes ciet. Lai domā par to, lai ne tikai domā, lai jūt līdzi, un lai pārdzīvo, jo māksla bez jušanas un pārdzīvojuma, līdz pārdzīvojuma nerezonē. Lai iekustinātu cilvēku caur emocijām, caur jūtību, un tikai tad, kad viņš iedomājas, tur kaut kas iekšā ir. Viņš sāk domāt, kāpēc tā, un kāpēc tā? Tad sākās iedziļināšanās, un tad, kad atšifrēt zināmā mērā to asociatīvo bagātu, kur bagātām metaforām un līdzībām, ko meistars veido, mēs nonākam pie kaut kādas atklāsmes, kad mēs saprotam idejas jēgu, kādā formā viņa ir iekļauta. Jo vienmēr būs pretrunas starp ideju un par formu. Kā dabūt forma, lai nolasītos ideja, tas ir mākslinieku uzdevums. Iesaistīt skatītāju, dažreiz pat provocēt, bet uz līdzpārdzījumu, uz līdzdomāšanu. Ļoti labi. Paldies. Paldies vēlreiz. Es domāju, ka pietiks.